Minimalisma dejas izteiksmes formai skatietojus iekļaujošs teātris, no sokuma gondreiz vai tymsā, ar laiku gaismas, skaņas i kustības intensitātei palīkot lelokai. Taida mokslinieciska izrode niu parodēta iz Latgolas viesnīcības Gors skatuvis. Tos nosaukums ir izdūmots vords par labirintim, kurūs ir dižan vīglai apsamaļdēt, ir jovaicoja atbildis. Nosaukums ir labris. Tas ir no labirinta. Principā tas ir izdomāts vārds, jo izrāde ir ļoti līdzīga labirintam. Skatītāji sēž uz taburetēm, kas tika izveidotas vēl pirms Covida, bet tas ārkārtīgi labi sasaucās ar distances ievērošanu, un dejotāji dejo apkārt starp skatītājiem, un skatītājs principā kļūst par daļu no izrādes. Nav īstu sienu, bet ir koridori, kas tiek būvēti no skaņas un kustības. Iedomāts labirints. To koridoru pamatā ir ļoti daudz rakstu, tādas zvaigznes saliktas kopā, 8 stūra zvaigznes. Un tiem koridoriem pārvietojamies mēs, dejotāji. Ar savas skaņas instrumentu. Ko mēs nesam uz muguras. Mums pat ir izdomāts nosaukums šim skaņas instrumentam. Nesasmējieties, bet tas ir ļoti nopietni. Tas ir kinētiskais kontrapunkta sempleris. Tad mazi Raspberry Pi datoriņi, ko mēs nesājam kopā ar tumbiņām, un mums ir 2 slēdži. Tā kompozīcijas skaņas ir ļoti atkarīga no mūsu dejotās horeogrāfijas. Un mēs pat dažreiz jokojam, ka ja mēs iedomājamies, ka šis ir skaņdarbs, tad šim skaņdarbam ir 2 komponisti. Komponists Jēkabs Nīmans, kas ir sarakstījis samplus, un pati horeogrāfija. Sazatikšana ar skatietojiem kočerim mozā pulkā, īvērojot visas prasības, mokslinieki Mīvai Krišjoņam ir dižan gaidēta notikšana. Tas ir pats būtiskākais. Jūs iedomājaties, es spēlēju izrādi, un vai man jāspēlē benkiem, vai man jāspēlē cilvēkiem. Vai kamerai. Īpaši tāda tuvība, būt viens ar otru, dalīties vienu telpu un radīt to mirkli kopā, un tas ir būtiski būt kopā ar skatītājiem. Kusteibu skaņas izrodi labris skatētoja Rāziknī vērās bez maksas. Tas izadevs pazasakūt biedrībai Rāziknis teātris Studija Joriks, kas Latgolas kultūras programmā 2021 sajāme 1600 eiro atbalstu. Tas ceļa posms Rīga-Rēzekne īstenībā nemaz nav tik liels, un tas ir ļoti patīkami, ka mēs pie viņiem reizēm aizbraucam, piemēram, ar teātra izrādēm, vai arī viņi pie mums atbrauc, un tādā veidā mēs arī apmainamies ar enerģiju un ar idejām un domām un plāniem nākotnē. Sākās mums visiem zināmie ierobežojumi, kad vajadzēja palikt Latvijas teritorijā gan māksliniekiem, gan arī mūsu kā producentiem. Mēs nevarējām tā, kā mēs jau līdz šim ieraduši, ar ārzemēm sadarboties. Un tad mēs sapratām, ka patiesībā Latvijā ir ārkārtīgi daudz iespējas. Un, piemēram, Latgales kultūras programma, kas ir ārkārtīgi draudzīga māksliniekiem, un mēs rakstījām projektu. Izrode labris izveidota pirma 2 gadiem ar horeogrāfu asociācijas dažādu producentu i dancotoju atbalstu, gūti arī vērā jamami panākumi. Ir saņēmusi balvu kā gada labākā izrāde. Jauna ir izceļojusies pa Vāciju, pa Lietuvu. Un mēs ļoti ceram, ka nākamgad horeogrāfu asociācija, kur pārstāv ļoti daudz biedri, nākamgad mēs varēsim iedibināt tradīciju katru mēnesi braukt uz Latgali, rādīt izrādes, un tad šis varētu būt tāds kā pirmais ieskandināšanas pasākums tādiem regulārākiem projektiem. Taidā formatā, kā jau Rāziknī, izrode parodēta pēdējo reizi. Jau nokušgad to papildinos vairoki dancotoji i jauni horeografijas pajiemīņi. Aktīvs darbs kultūras dzēvī atsasocis arī Rāziknis teātrī Joriks. Mēs aicinām 8., 9., 10. ir izrāde krievu valodā. Tur arī ir jauno maiņa, tas arī projekts. Jaunie režisori, jaunās scenogrāfes, tikko Klāvs Kristaps Košins, kurš saņem Spēļu nakts balvu, un tad mums ir 19. decembrī Alvas Zaldātiņš, arī izrāde bērniem latviešu valodā.